Labdien! Esmu Jekaterīna Bāja, māksliniece, pedagoģe un Āzijas mākslas studijas Līdoša Ota un ķīniešu dārgumu muzeja direktore. Es stāstīšu par Līgas gleznām Mazā Ķīnas meitene 1 un Mazā Ķīnas meitene 2. Gleznu izmērs ir 50 x 40 cm katrā. Gleznas izpildītas saudabīgā tehnikā ar eļas krāsām un metāla lapiņām uz audekļām. Gleznas ir radītas Guangdžou Ķīnas dienvidos, kad mēs ar Līgu bijām Ķīnā ceļojumā. Mazās Ķīnas meitenes ir portreti. Mēs redzam lielu galvu, lielu seju. Portretos kakli ir diezgan gari un trausli. Iedomājos, tu stāvi divu skatienu priekšā. Divas jaunās ķīniešu meitenes raugās tevi iekšā, mierīgi, bez spriedzes, bet ar dziļumu, kurā var ieiet iekšā. Pirmais iespējas ir klusums un uzmanība, spožums, interesantas spilgtas krāsas, gaisma atstarojas metāla lapiņās, veidojot apļus un spirāles, kā mazas galaktikas. Ja tu pakusties, gaismā mainās, gleznā sāk elpot un meitenes skatīsies uz tevis jebkurā virzienā. Šiem darbiem drīkst pieskārties. Virsma ir viegli reljefā. Pirkstis sajūt nelielus pacēlumus, kas atgādina viļņus vai koncentriskus ūdensapļus. It kā kustība būtu sastindzināta mirklī. Gleznā var redzēt ļoti smalkas un trauslas detaļas. Katru matiņu var redzēt un baudīt gan skropstos, gan uzacīs, gan arī frizūrā. Izjūti lielas acīs, neparasti lielas. Ķīnas skaistuma ideāla lielas acīs nozīmē atvērtību pasaulei, iespēju redzēt plašāk, sapņot. Māksliniece Līga ir uzdāvinājusi ķīniešu meitenēm šo skatienu. Acīs neskatās uz tevi, tas skatās cauri, iekšā tevīs. Tajās ir sajūta, ka atbildes jau eksistē, tikai jautā. Meitenēm uz galvas ir ziedu vainagi. Šādā tipa ziedu galvas rota ir raksturīga Ķīnas dienvidos etniskajām minoritātēm, it īpaši mjau un jau kultūrām, kur ziedu rota simbolizē jaunību, auglību un dzīves svinēšanu. Ziedi vainagā nav tikai rotājums, tie ir simboli. Vainagos redzami tikai 2 augu motīvi – lotosi un rododendru lapas. Lotos Hehua ir Dienvidķīnas simbols. Tas ir ūdens dzimšanas un tīrības simbols. Puķi aug dubļos, bet zieds atverās nevainojami tīrs, tāpēc tas nozīmē garīgu skaidrību, iekšēju līdzsvaru un spēju saglabāt tīrību sarežģītos apstākļos. Budismā ietekmē lotos apzīmē apziņas atmodu un mieru. Tropu reģionos tas ir arī dzīvības ūdens un auglības simbols. Rododendra lapas Dienvidķīnā aug kalnu un mitras subtropu reģionos, un vietējas tautās tie ir saistīti ar dabas spēku, aizsardzību un kalnu garu klātbūtni. Mjau un jau un citu dienvidu tautību tradīcijās rododendrs simbolizē piederību dzimtajai zemei, spēju izdzīvot skarbā reljefā un saikni ar senčiem. Lotos un rododendra lapas veido līdzsvaru starp ūdeni un kalniem, starp trauslumu un izturību, starp iekšēju mieru un dzīves spēku. Ziedu rotājumi veido ne tikai tā kā vainagu, bet simbolisku pasauli virs galvas, tā kā to ķīniešu meiteņu domu, likteņi un identitātes telpu. Jūs redzēsiet, jūs sajūtīsiet 2 gleznas, 2 skatienus, 2 klusas un skaistas, mierīgas ķīniešu meiteņu pasaules.